Ļoti bieži mums jautā, mēs pārvaldām māju, kvalifikācija nav. Īsti jau mums neviens par to nesoda, taču nekādas sankcijas valsts nav paredzējusi, vai ne? Tomēr jāsaka, ka pilnīgi noteikti šis ir tāds īstermiņa risinājums. Pirmkārt jau tāpēc, ka mājokļu politikas veidotāji ir sagatavojuši jaunu likuma projektu, kas stāsies esošā dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma vietā, un šis likuma projekts jau paredz pavisam citu nostāju un pieeju attiecībā uz pārvaldnieku kvalifikāciju. Šobrīd šī likuma projektā ir ienestas normas, kas attiecās uz nepieciešamo vismaz 4. kvalifikācijas līmeni tiem, kuri grib darboties šajā jomā un sagatavot ilgtermiņa darbu uzturēšanas plānus. Tā ka tas arī ir nopietns apsvērums, kāpēc vajadzētu domāt, ka nevajadzētu atlikt šīs mācības.